Sveiciens visiem suprīgajiem! Šodien atrodamies Sāremās, brauksim vienkārši pa ceļmalu apkārt kaut kādam lokam pa salu. Nu, maziņš tāds maršrutiņš kaut kur uz 60-70 kilometriem vienkārši pa ceļu laikam. Laižam iekšā, skatāmies kā būs, nekad neesmu braucis šādā braucienā, bet nu, mašīnu atstāsim tepat krūmos. Brauksim pa blakus ceļu šosejai. Tomēr tās mašīnas nav baigi patīkams. Nu, tā mēs te iznāsimies šodien gar Sāremu salu. Triki? Jā, man tais triks. Jo, ratā parā. Jā, pirmie 10 kilometri nomīti. Mums ir diezgan liels pretvējš, bet kopumā diezgan jauki. Labs laiciņš, bišķīt saulīt, viegli apmācies. Ir silti, bet arī nav augsti. Tā kā ir forši. Mīnamies. Īsā uzlikā mazāk lapu nekā vajadzēja. Sākumā ordināli gribējām vairāk mīties, bet mīsimies mazāk. Tomēr sen nav mīt. Kopš Gaiziņa kala nav mīts. Jā, nu šāds skats mums beidzot pavarās. Šis ir kaut kas tāds, ko es biju gaidījis jau no sākuma. Monta, ko domā par šo skatu? Fantastiko! Finally! Man liekas, mums jāuzkāp kādā turnī vēl. Tālumā ir bāka. Jā, diezgan spēcīgs pretvējš mums ir. Bet apakaļ ceļā būs labs pravējš. Dodamies apakaļ uz bāku, tur kāds aliņš, kāds uzskodiņš un turpināsim ceļu. Redzējām arī beigt roni, ej tu nost. Rudenī beigts ronis. Jā, pēc ašām vieglām pusdienām dodamies tālāk jau mūsu otrajā cēlienā. Šis būs daudz vieglāks nekā pirmais, jo tagad mums sanāks vienkārši braukt pa vējām. Jē! Pretējs bija drausmīgs. Wow! Wow! Militārais muzejs tur. Mēs vairākus riteņiem šodien spiežam. Kad jūriņu mēs braucam. Smoki jau te. Beidzot ir pavējš. Kas ir forši? Patīk. Iebraucām kaut kādā akmeņa krāvuma vietā. Man nāks uztaisīt savu tornīti mierīgi. Jā, diezgan daudz mums ir visādi akmeņa krāvumi te pa ceļam. Vispār diezgan interesanti izstāstīt šais pasākums. Lielāks, mazāks kaudzītes, visādas kaudzītes. Monta bildējās. Viņa vispār labprāt gribētu izjaukt visus šos. Vietā, kur bija iespēja izlaidēties taisnāko ceļu vai pieturēties pie mūsu oriģinālā plāna. Izvēlējāmies pieturēt pie oriģinālā plāna un esam tikuši pie Granķirovkās. Jēj! Vai nu forši pavērš ir, visu forši braucam. 42 kilometri vēl aiziet un forši. Tā mēs te minnam. Tur tālāk jūriņš, krūmiņš. Un mēs te grūlē.
2 noslēdzošie kilometri šajā episkajā braucienā gandrīz apkārt Sāremā salai. Yeah. Jā, tālāk. Gandrīz apkārt Sārem salai. Nu, esam nobraukoši šo skaisto braucienu. Cik kilometru vēl precīzi nepateikšu, bet kopumā bija diezgan labi, veiksmīgi, viss forši izdevās. Monta arī izdzīvoja. Ko arī? Es izdzīvoju pirmā. Un Kurš vēl dziedāja pēdējos metrus? Kurš vēl dziedāja pēdējos metrus? protams, rakstam komentārus, liekam laikus un abonējam kanālu. Un rakst komentāros, vai tev patīk šāda veida saturs vispār. Parasti tāds parastais cilvēka izbrauciens pa ceļu ar apskates objektiem. Un jā, skatāmies nākošo sēriju, kas būs.